Mēs parasti redzam, ka mūsu ikdienā izmantotās automašīnas darbojas ar benzīnu un etanolu. Bet runājot par kravas automašīnām un smago tehniku, dīzeļdegviela izceļas. Bet kāpēc mēs izmantojam dīzeļdegvielu smagajās mašīnās? Sveiki, inženierijas entuziasti! Šodien mēs atklāsim noslēpumu, par kuru jūs iespējams esat domājuši, redzot milzīgu ekskavātoru darbībā vai traktoru, kas apstrādā lauku. Kāpēc šīs iespaidīgās mašīnas, kas pārvieto kalnus un pārveido ainavas, gandrīz vienmēr izmanto dīzeļdegvielu kā degvielu? Tas nav nejauši, un atbilde ietver fizikas, ķīmijas un inženierijas kombināciju. Bet galu galā, kas ir dīzeļdegviela un kādas ir tās galvenās īpašības? Que o tornam tão especial. Dīzeļdegviela, kas pazīstama arī kā dīzeļeļļa, ir fosilais kurināmais, kas iegūts no jēlnaftas, tāpat kā benzīns. Tomēr tas tiek pakļauts atšķirīgam rafinēšanas procesam, kā rezultātā tā ķīmiskais sastāvs ir nedaudz atšķirīgs. Viena no tā ievērojamākajām īpašībām ir tā blīvums. Dīzeļdegviela ir blīvāka nekā benzīns, kas nozīmē, ka tajā pašā tilpumā ir vairāk masas un lielāks enerģijas blīvums. Tas ir viens no pīlāriem, kas nodrošina tā priekšrocības augstas slodzes pielietojumos. Turklāt dīzeļdegvielai ir augstāks uzliesmošanas punkts, kas padara to mazāk gaistošu, un noteiktos apstākļos ar to ir drošāk rīkoties un to uzglabāt nekā benzīnu. Bet kā šī enerģijas blīvuma atšķirības starp dīzeļdegvielu un benzīnu pārvēršas par priekšrocību smagajām mašīnām? Iedomājieties, ka jums jānes ļoti smaga mugursoma. Jums būs jāēd, lai spētu to nest. Tātad, ja jums būtu neliela uzkoda vai pilna porcija ēdiena, kurš no tiem jums dotu vairāk enerģijas šim uzdevumam? Ja jūs teicāt pilna porcija ēdiena, jums ir taisnība. Ar degvielām ir līdzīgi. Tā kā dīzeļdegviela ir blīvāka, 1 litrs dīzeļdegvielas satur aptuveni par 10 līdz 15% vairāk enerģijas nekā 1 litrs benzīna. Tas nozīmē, ka, lai paveiktu to pašu darba apjomu, dīzeļdzinējam ir jāpatērē mazāks degvielas daudzums. Mašīnām, kas darbojas ilgas stundas, pārvieto milzīgas kravas vai roku tonnām zemes, šī energoefektivitāte ir izšķirīgs faktors, kas tieši ietekmē autonomiju un eksploatācijas izmaksas. Tas ir kā degvielas tvertne, kas ļauj nobraukt vairāk kilometru vai strādāt ilgāk ar to pašu degvielas daudzumu. Tagad vēl viens ārkārtīgi svarīgs aspekts ir griezes moments. Un šīm smagajām mašīnām griezes moments pie zemiem apgriezieniem ir izšķirošs veiktspējai. Un kā dīzels izceļās šajā ziņā? Griezes moments ir vērpes spēks. Motora spēja kaut ko pagriezt vai pielietot rotācijas spēku. Smagajās mašīnās, piemēram, traktoros, ekskavātoros vai celtņos, svarīga nav galīgā ātruma sasniegšana, bet gan spēja pārvietot vai pacelt milzīgas kravas no miera stāvokļa vai ļoti zemā ātrumā. Dīzeļdzinēji ir konstruēti tā, lai radītu lielāku griezes momentu pie zemākiem dzinēja apgriezieniem. Tas ir bez nepieciešamības skaļi rūkt vai ļoti strauji pātrināties. Tas ir būtiski, lai uzsāktu kustību ar smagu kravu, uzbrauktu stāvā kalnā ar pilnu kravas automašīnu vai izraktu dziļu bedri. Spēja nekavējoties un vienmērīgi nodrošināt šo milzīgo spēku. Neprasot, lai dzinējs darbotos augstos apgriezienos, tā ir viena no lielākajām dīzeļdzinēja priekšrocībām un viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc to izvēlas. Bet vai šī lielākā efektivitāte un griezes moments patiešām pārvēršas degvielas un eksploatācijas izmaksu ietaupījumā ikdienā? Pilnīgi noteikti, jā. Dīzeļdegvielas lielākās enerģētiskās blīvuma un dīzeļdzinēju spējas radīt augstu griezes momentu pie zemiem apgriezieniem kombinācija nodrošina augstāku degvielas efektivitāti, īpaši pie slodzes. Tikmēr benzīna dzinējam var būt nepieciešami lielāki apgriezieni, lai sasniegtu maksimālo jaudu, tādējādi patērējot vairāk degvielas. Šajā procesā dīzeļdzinējs nodrošina nepieciešamo jaudu. Tas notiek mierīgāk un ekonomiskāk. Uzņēmumiem, kas darbojas ar smago tehniku parkiem, kur degvielas patēriņš veido milzīgu daļu no eksploatācijas izmaksām, šī efektivitāte ilgtermiņā nozīmē ievērojams ietaupījumus.
Mazāka apstāšanās degvielas uzpildei un labāka katra degvielas litra izmantošana nozīmē lielāku produktivitāti un zemākas izmaksas par darba stundu. Un vai tiešām dīzeļdzinēji ir izturīgāki un robustāki nekā benzīndzinēji? Ir cilvēki, kas saka, ka dīzeļdzinēji kalpo visu transporta līdzekļu mūžu. Patiesība ir tāda, ka jā, un tas ir viens no būtiskākajiem faktiem par tiem. Dīzeļdzinēji ir būvēti tā, lai izturētu daudz smagākus darba apstākļus. Tie darbojas ar augstākiem saspiešanas koeficientiem nekā benzīna dzinēji, kas prasa izturīgākas un smagākas detaļas, piemēram, biezākus dzinēju blokus, stiprākus kloķvārpstas un izturīgākus klaņus. Šāda izturīga konstrukcija nodrošina, ka dīzeļdzinējiem parasti ir ilgāks kalpošanas laiks un tie prasa mazāku apkopi visā to darbības laikā, pat pie nepārtrauktas un intensīvas lietošanas. Tātad, kur mēs ikdienā varam redzēt šo dīzeļdzinēju pārākumu darbībā? Piemēri ir neskaitāmi daudz un tie ir visur apkārt. Padomāju par milzīgajiem ekskavatoriem, kas veido reljefu būvlaukumos, par traktoriem, kas sagatavo zemi, sēj un novāc ražu, par celtņiem, kas paceļ konstrukcijas 10 metru augstumā, par kravas automašīnām, kas pārvadā preces visā valstī, par autobusiem, kas ved mūs uz darbu, un pat elektroģeneratoros, kas nodrošina elektrības padevi attālos reģionos vai gadījumos, kad rodas elektrotīkla bojājumi. Visos šajos gadījumos nepieciešamība pēc lielas jaudas, izturības un efektivitātes pie lielas slodzes padara dīzeļdzinēju par acīmredzamu izvēli. Tas ir dzinējs, kas virza ekonomiku, būvniecību, lauksaimniecību, būdams daudzu nozaru mugurkauls. Un kas padara dīzeļdzinēju tik uzticamu nepārtrauktai darbībai un zem vissmagākajām slodzēm? Uzticamība ir kritisks faktors jebkurā rūpnieciskā vai būvniecības darbībā. Apstādināt iekārtu nozīmē zaudējumus. Dīzeļdzinēji ir konstruēti tā, lai darbotos ilgu laiku, bieži vien 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, bez bojājumiem. To izturīgā konstrukcija, apvienojumā ar spēju saglabāt stabilu veiktspēju maksimālās slodzes apstākļos, padara tos ideāli piemērotus vidēm, kur pārtraukumi nav pieļaujami. Neatkarīgi no tā, vai tā ir raktuve, rosīga osta vai saimniecība, dīzeļdzinēji spēja darboties nepārtraukti un nodrošināt nepieciešamo jaudu ir nenovērtējama. Tie ir īsti darba zirgi, kas izstrādāti, lai izturētu slodzi un turpinātu darboties, kad citi dzinēji jau būtu padevušies. Tomēr vai dīzelim ir tikai priekšrocības? Vai arī ir izaicinājumi un ierobežojumi, kas mums jāņem vērā? Protams, ka ir. Neviena tehnoloģija nav perfekta, un dīzelim ir savas vājās puses. Vēsturiski dīzeļdzinēji ir pazīstami ar to, ka tie ir skaļāki, un līdz ar to piesārņojošo vielu izmeši ir bijusi būtiska problēma. Dīzeļdzinēji mēdz izdalīt vairāk slāpekļa oksīdu un cieto daļiņu nekā benzīna dzinēji. Tomēr mūsdienu inženierija ir panākusi progresu, lai mazinātu šīs problēmas. Tādas tehnoloģijas kā dīzeļa daļiņu filtri, selektīvās katalītiskās reducēšanas sistēmas, kas izmanto Arla 3.2 un iesmidzināšana. Eletrônica de alta pressão ir būtiski samazinājušas izmešus, padarot mūsdienu dīzeļdzinējus daudz tīrākus un efektīvākus nekā iepriekšējo paauģu dzinēji. Tomēr dīzeļdzinējas sākotnējās izmaksas parasti ir augstākas, un apkope, lai arī retāka, var būt dārgāka, kad tā ir nepieciešama. Nemaz nerunājot par biodīzeļu degvielu, ko pievieno mūsu dīzeļu degvielai. Šeit Brazīlijā, kur es jau esmu izveidojis ļoti draudzīgu video šajā kanālā, stāstot, cik neticami slikti ir šī degviela, ko lej tvertnēs un čakarē lietotājus. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, tad noteikti abonē kanālu, ja vēl neesi abonējis, nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tikt pieminētam mūsu video. Un ja esi zinkārīgs uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt dažādas prasmes. Tas būtiski ietekmēs tavu profesionālo karjeru. Un tu? Vai tu jau esi aizdomājies par visiem šiem iemesliem? Kura smagā tehnika ar dīzeļdzinēju tevi visvairāk iespaido?
Atstāj savu komentāru zemāk, dalies ar saviem pieredzes stāstiem un dalies ar šo video ar saviem draugiem un ģimeni. Šeit blakus ir divas interesantu video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un, ja vēlies mums palīdzēt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tieši tā, inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!